Mūsu prioritātes nākamajā saimā ir ekonomiskā izaugsme, cilvēku dzīve novados reģionos un sociālā cilvēka aizsardzība. To nevar panākt bez spēcīgas tautsājumniecības. Iepriekš mēs zinām, ir bijuši daudz labas idejas cilvēkiem. Kā tam arī šīs idejas gaisā pasviestās idejas ir arī jārealizē. Jānis Kulbergs nedaudz vairāk kā 1 mēnesi uzņēmis vadīt valdi. Visas šīs iepriekš minētās problēmas sākt risināt. Ar šo atvēlēto laiku mēs zinām, ka stiprāks laiks ir nepieciešams daudz vairāk. Ir nepieciešams arī lielāks cilvēku sabiedrības atbalsts, lai šīs visas lietas realizētu, lai cilvēkiem dzīvi Latvijā padarītu labāk. Un mums ir risinājums. Un mūsu risinājums ir ietverts ar apvienoto sarakstu programmu, attiecīgi arī cerams plašu atbalstu nākamajā gadā. Šobrīd jaunākie rēķini rāda, ka apvienotais saraksts ir līdzekļus. Kā jūs saglabāsiet arī vēlētāju uzticību? Galvenais ir turēt doto vārdu vēlētājiem. Tā ir mūsu galvenā prioritāte numur 1. Lietas, kuras mēs solījām būtam opozīcijā, lietas arī, kurām mēs šobrīd strādājam, paveicam reālus darbus un atvieglot izvērtību. Es domāju, ka sabiedrība ir ieraudzījusi un šīs sabiedrības lielais atbalsts ir nācis tieši tāpēc, ka sabiedrība ir ieraudzījusi, ka beidzot lietas ir sakustējušās, lietas notiek. Un mēs varam no valdības puses arī teikt, mēs strādājam, cik vien mūsu spēki ir un jaudas. Un paldies, jāsaka, ir tiešām Edgars Tavārs apstiprinās savā ministrijā. Arī ierēdniecība visi strādā pār saviem spēkiem, lai pierādītu to, ka sabiedrībai ir iespēja uzticēties savai valstī. Būt drošiem, ka Latvijas pamati tiek šobrīd nostiprināti, mēs noliekam valsti uz pareizām sliedēm. Ja vēl kāds šodien un turpmāko 3 mēnešu laikā šaubās par to balsot, šeit ir izstāde.